Vai cilvēki zaudē naudu finanšu tirgos, tāpēc, ka viņi ir pilnīgi stulbi, kaut kādi deģenerēti spēlmaņi? Īstenībā nē, jo es uzskatu, pēc savas pieredzes sakot, ka ja tev ir pietiekoši daudz smadzeņas, lai pabeigtu pamatskolu, varbūt pat tikai sākuma skolu, tev ir pietiekoši daudz smadzeņas, lai saprastu, kā strādā finanšu tirgu un kā tur pelnīt. Un ja tiešām tu neesi psihiski slims vai galīgi nojūdzies, tev ir kaut kāda mentālā stabilitāte, lai to darītu veiksmīgi. Tā, lai tu neesi galīgi neadekvāts. Būtībā ar to pietiek. Kas ir tā lielākā problēma, kas visu sačakarē, ir cilvēku nespēja nolikt savas emocijas pie vietas, ja citiem vārdiem sakot, trading un ieguldīšanas psiholoģiju. Surprise, surprise. It kā jau visi to zina, bet īstenībā neviens par to nedomā. Un šeit es tev pateikšu tikai 4 lietas, tādas 4 lietas, kas ir fundamentāli nozīmīgas tam, lai tu vispār kaut ko mācētu prasties ieguldīšanā un tradingā un nepazaudētu tur visu naudu tikai tāpēc, ka tu nevis esi pārāk dumšs, bet nespēji sekot pats savām stratēģijām. Un te ir tas paradoks, ka šīs kvalitātes un rakstura īpašības ir ļoti svarīgas, lai tu būtu veiksmīgs ikdienas dzīvē un attiecībās ar citiem cilvēkiem, bet finanšu tirgos viņas ir pilnīgi bezjēdzīgas. Sāksim ar pirmo. Pirmais ir tas, ka tu domā, ka tev ir taisnība un tu domā, ka tavam viedoklim ir kaut kāds spēks. Redziet, ja mēs esam jebkurās cilvēku attiecībās, tev ir jābūt tādam, kas uzskata, ka tev ir savs viedoklis un tev jābūt savai taisnībai. Tāpēc, ka tev vienkārši nav iespējams savādāk pierādīt sevi kā vispār kaut kādu cilvēku. Jebkurā vietā, jebkurā jomā, jebkurā laikā mēs ar kādu diskutējam un mēs tā vai savādāk tiksim novērtēti pēc tā, cik mēs esam vairāk vai mazāk pareizi un cik ir spēcīgs mūsu viedoklis. Ne jau bez iemesla tāds debils apgalvojums viedokļu līderis. Mans apzīmējums šausmīgi riebjās, bet tāds viņš ir. Finanšu tirgos tā ir pilnīgākā miskasta un atceries to, ka tev vispār nav nekāda viedokļa un tev nav nekādas nojēgas ne par ko, jo finanšu tirgi nezina, ka tu eksistē. Tu vari izdomāt visgudrākās teorijas un domāt par to, kam tur jānotiek finanšu tirgos. Noteikti akcija, noteiktā kriptovalūtai vai finanšu tirgiem kā tādiem. Un tu uz to var atvērt savu pozīciju, bet finanšu tirgi nezina, ka tu eksistē. Viņi darīs to, ko viņi gribēs. Un tev var būt taisnība, var nebūt pārējā taisnība, tas būs viss pilnīgi vienalga. Reiķinies ar to. Tavam viedoklim finanšu tirgos nav nekāda jēga. Vienīgais, kas tev kaut ko pateiks, tas, vai tu tajā brīdī pelni naudu vai zaudē naudu. Ja tu pelni vai zaudē, attiecīgi, cik daudz tu pelni vai cik daudz tu zaudē un cik liels šīs peļņu un zaudējumi ir proporcionāli tām kapitālam. Tas ir viss. Tas ir jāsaprot. Noņem savu viedokli un nedomā tā, kā tu domā reālajā dzīvē attiecībā par šo svarīgo punktu. Otrkārt, mums kā cilvēkiem ir apbrīnojami grūti atzīt to, ka mēs esam kļūdījušies. Jebkur dzīvē padomājiet, paklausieties uz kaut kādiem, lielu uzņēmumu vadītājiem, politiķiem, tur slavenībām, vēl kaut ko. Viņi vainos visu pasauli, bet nevainos sevi. Un mēs bieži vien esam godīgi paši pat sevi. Mēs arī varam vainot tur valdību, mēs varam vainot savu kaimiņu, tur savu bijušo vīru vai sievu, sliktu laikapstākļus, jebko izņemot sevi. Un tur kaut kā dzīvē mēs ar to varam izkantēties cauri, un daudz cilvēku ir caurmērā veiksmīgi tā darot. Bet finanšu tirgos tas ir ārkārtīgi bīstami, tāpēc, ka ja tu sāc tur lamāt centrālās bankas vai kaut kādas tur stulbas sazvērstības teorijas, ko pārsvarā kaut ko cilvēku dara tradingā un kriptovalūtās, tu aizmirsti fundamentālu lietu. Uz katru tavu zaudējumu bija cilvēks, kas ņēma pretēju pozīciju, un tavu zaudējumu vietā viņam bija peļņa. Varbūt tu vienkārši esi idiots un viņš ir bijis gudrāks par tevīm, jo viņš bija veicis pareizo darījumu un tu nepareizo darījumu. Pasties to no tādas perspektīvas, jo vienmēr uz katru tavu zaudējumu būs kāds, kas tavā vietā nopelnīs. Un tas, ka tu neesi viņa vietā, ir tikai tava problēma. Tāpēc atceries. Ja tu ātrāk atzīsi kļūdas, jo tu ātrāk sapratīsi to, ka tev varbūt vajadzēja domāt pilnīgi pretēji un veikt citu veidu pozīciju, jo fleksiblāks tu būsi un vieglāk tev būs pielāgoties bezgalīgajām izmaiņām finanšu tirgos. Un šis organiski pāriet uz trešo punktu. Trešais punkts izriet no otrā tādā ziņā, ka tev ir jābūt spējīgām mainīt savu viedokli. Redz, tas arī ir dziļa mūsu psiholoģija, jo redziet, mēs paši pat neapzināmies, ka mēs jau varbūt pat paaudzēs esam iesakņojuši savu konkrētus viedokļus, konkrētus uzskatus un konkrētu skatījumu uz lietām, ko mēs tā kā īsti pat neapspriežam. Attiecībā uz savu valodu, uz savu valstu, uz savu reliģiju, uz to, ko tev vajag vai nevajag dzīvē darīt. Tu pat nezini, kur tev tie uzskati ir radušies, bet tu esi pie viņiem tā pieķēries, ka tu neesi gatavs jebkādā gadījumā viņus mainīt. Un cilvēki ir gatavi vainot visu pasauli tikai tāpēc, lai atstātos pie saviem uzskatiem. To var ir daudz traģiski piemēri, kur mēs esam to redzējuši, ka cilvēki pilnīgi nojūdzās un sajiet sviestā un domā savas stulbās teorijas, pat ja visu pasauli saka kaut ko pretēji.
Un daudzreiz reālā dzīve arī ar to var izšaut, ja tev ir ļoti veikla mēle un tu esi ļoti izmanīgs. Bet finanšu tirgos tu automātiski ar to zaudēsi naudu. Tāpēc, ka, iedošu tādu vienkāršu piemēru. Ja tu tagad esi, piemēram, šogad sadomājies, ka tavs kriptovalūtas vai tavs akcijas baigi kāps, viņas sāk kristies. Ko tu darīsi? Tu sāksi uztraukties un sāksi meklēt datus, kas apstiprinās tavu uzskatu, ka tev ir taisnība. Un jo vairāk tu zaudēsi, jo vairāk tu dziļāk tu raksties datos un visādā sazvērtību teorijās, lai tikai attaisnotu savus zaudējumus un teikt, ka visi citi ir vainīgi, nevis tavu analīze ir vainīgi. Un tas ir tipisks investoru un traderu lūzeru stāsts, ko tev nekad nevajadzētu darīt pašam. Ja tu būtu jau mazliet labāks, ko tu saprastu, tu atver kaut kādu pozīciju vai ieguldījumu, tu reiz, ka tu zaudē noteikti daudzumu naudas. Saprot to, ka tas ir noteikti daudzums, ko tu var atļauties, neatkarīgi no tā, kas notiek, tu likvidē savus zaudējumus un saki, skatāmies kaut ko citu. Bet ja tu esi gudrs, tu tiklīdz kā tev būs zaudējums, tu sapratīsi to, ka varbūt ir kaut kāds zaudējums, ko tu var atļauties, bet tiklīdz kā tas tirgus ir aizgājis pārāk lielās pozīcijās pret tevīm, tu uzreiz viņu aizslēdz ciet un skaties. Varbūt iespējams tu biji dumšs un neignorēji konkrētas faktus vai konkrētas lietas, un tev vispār vajadzēja domāt pilnīgi savādāk. Tev vajadzēja skatīties uz to nevis, ka tirgi iespējams varētu kāpt, bet varbūt to, ka viņi varētu kristies, un tavai teorijai vispār nekādas jēgas nebija. Un tādā gadījumā tu liktu uz tirgus kritumu, nevis uz tirgus kāpumu. Tas ir tāds labs traderu un investoru skatpunkts, ka tu sākumā domāji vienu teoriju, ka tirgiem jākāpi, saprat to, ka tu esi nepareizs, fiksē mazus zaudējumus, redz, ka tirgi turpina kristies un liec uz tirgu kritumu. Tas spēja mainīt savu viedokli, pilnīgi neieciklējoties uz iepriekšējiem uzskatiem, tā ir zelta vērta. Tāpēc ir tāds angliski teiciens: good traders limit their losses, great traders reverse. Labi traderi limitē savus zaudējumus, izcili traderi pagriež pretēji savas pozīcijas. Tas ir tas, kā būtu jādomā. Tāpēc, saliekot, īstenībā ir vēl desmitiem īpašību un lietu, kas traucē labiem investoriem un traderiem pelnīt, bet šīs 4 vajadzētu atcerēties. Pirmkārt, uzskatīt to, ka tavam viedoklim finanšu tirgos ir kāda nozīme. Viņa nav. Tirgi darīs to, ko viņi darīs, un tev nav pilnīgi nekādas ietekmes pār to, tāpēc atceries. Tev var paveikties, tev var nepaveikties, bet vienīgais, ko tu vari kontrolēt, ir tas, cik tu zaudē un kā tu izmantos savus peļņas iespējas. Otrkārt, atzīst, ka tu esi kļūdījies, lai tu vari mainīt savus viedokļus, vai tu vari skatīties uz citiem tirgiem un atrast jaunas iespējas, nevis vienkārši iesēdēties ar zaudējumiem un nedomāt ne par ko citu, kā marinēt savas zaudējušās pozīcijas. Treškārt, izvietot no tā visa, maini savu viedokli. Maini savu viedokli ātri, maini savu viedokli, kad tev tas ir nepieciešams, un esi fleksibls, skatoties uz to, kā tirgi attīstās. Un tagad ir pēdējais punkts. Pēdējais punkts ir mazliet atšķirīgāks no šiem trešiem, bet viņš tāpat iet sasaistē ar visu ieguldīšanas un trading psiholoģiju. Un tas ir, mums ir apbrīnojami spēja redzēt patērns, jeb kaut kādas lietas, kur viņas nav. Kā es tikko stāstīju iepriekš par to piemēru, ka tu esi atcerējies, ka, kripto tirgiem vai akcijām jākāpja, bet viņas īstenībā krīt. Tu ko instinktīvi redzi? Tu instinktīvi redzi jebko, kas atbilst tavai pozīcijai. Ja akcijas ir augstas un viņas nokritušās, tu sāc redzēt to, ka viņas ir atlaides, ka viņas ir baigi lētas, ka tur kaut kam vajadzētu notikt, ka tev ir labāks darījums un jo proporcionāli labāks darījums tev ir, jo tu viņas var lētāk iepirkt un pēc tam tu daudz vairāk nopelnīs. Vai ka kriptovalūtas tagad stāv, viņas ilgāk stāvēs, tāpēc, ka tur ilgāk sāksies kaut kāda, ja ilgāk kriptovalūtas stāvēs nekurienē vai kritīs, tas nozīmē to, ka pēc tam būs straujāka inflācija un centrālās bankas būs spiestas tur pacelt vai nevis pacelt, bet nolaist procentu likumus, kas nozīmē, tad viss aizies daudz straujāk. Es nezinu, cik šādas sazvērstību teorijas es esmu dzirdējis, bet pietiekoši daudz, lai nepievērst viņam uzmanību. Un tā tipisks traders vai investors dara. Un viņš redz tās patērnes tikai tāpēc, ka viņš grib viņas redzēt, jo viņam ir zaudējumi un viņš grib to attaisnot. Reālajā dzīvē tas strādā ļoti labi, piemēram, tāpēc, ka tu, paliec bez darba vai tev biznesā iet slikti. Tu mēģināsi atrast visus iespējamos veidus, kā atrast citu darbu, vai kā atradīsi veidus, kā, piemēram, aizņemties naudu priekš savu biznesu, un tur visur redzēsi iespējas, kā to izdarīt. Jo, ja iekritīs depresijā un melanholijā, tev ir beigas. Tev ir jāredz tā iespēja, ka tu vari kaut kur izsisties, kaut ko paņemt, kā atrast jaunu darbu, kā atrast jaunu izglītību, kā atrast jaunu biznesu. Vai tu gribi, tur notievēt, piemēram, tu uzreiz redzēsi tur fitness influencerus, tu redzēsi uzturu bagātinātājs, tu redzēsi visu laiku sāks domāt par jaunām treniņiem un līdzīgām lietām. Un tas tev tā kā motivē, un tas tā kā liek tev kāpt uz priekšu un būt labākam, un tāpēc jau mēs ticam tam, tāpēc jau ir tas teiciens, ka mēs redzam to, ko mēs gribam redzēt, un daudz reizes dzīvē tas ir noderīgi. Bet finanšu tirgos tas ir katastrofāli bīstami, tāpēc, ka tu nevari vienkārši nopirkt bitcoinu vai kaut kādu akciju, gaidīt, skatīties, kā viņi nokritīs, un vienkārši mēģināt iestāstīt sev, ka tas ir beiglabais deals. Tā tas nestrādā.
Atceries, tavs prāts redz patērnes tur, kur viņas grib redzēt, un finanšu tirgos tas ir nāvējoši. Tev ir jābūt ticībai tikai augstiem faktiem, un augsts fakts ir tas, cik tu esi nopelnījis vai tu esi zaudējis. Un ja tev nav perfekti izstrādāta stratēģija, kas paredz sliktāko scenāriju, jebkurā treidā vai ieguldījumā, tev nav stratēģijas. Pavisam vienkārši. Jo pat arī tu esi ilgtermiņa treiders vai investors, jebkuram ilgtermiņa treiderim un investoram ir sliktākais scenārijs. Un, ja tev nav sliktākais scenārijs, tu vienkārši esi deģenerāts spēlmanis. Viss. Tāpēc, ja tu šo visu ievēros, tev varētu būt, ka tirgosies baigi labi, bet tāpēc ir tas paradoks, ka ļoti mazs procents ir ļoti veiksmīgi aktīvi investori vai treideri. Ka nevis tas, ka viņi ir dumi un nemāk atrast pareizes ieguldījumus vai treidus, bet tas, ka viņi ļoti slikti viņus izmanto. Un tieši tā ir tā problēma, kas slēpjas ieguldīšanas vai treidinga psiholoģijā. Un, ja tev ir mazākā interese būt veiksmīgam investoram vai treiderim, saprotot ieguldīšanas psiholoģiju un cik tam ir liela nozīme, piesakies uz manu ieguldīšanas vai arī attiecīgi treidinga webināru, kuram tu redz linkā zem video, un apsties, kā tas tev var palīdzēt un cik tiešām tam ir kritiska starpība tavos panākumos. Vienalga, vai tu esi investors, vai tu esi treiders, bet tava psiholoģija būs tā, kas tevi nopelnīs vai padarīs bankrotējuši. To es tev varu garantēt. Tāpēc skaties manas webinārus un tiekamies jau tur.